Tā, dublis numur 2. Dublis numur 2. Dublis numur 2. Principā es tikko mēģināju ierakstīt Vīģiku, ja, un loģiski, ka tas nekas te nesanās, ja, te visiem ir jāspāj kameras un jādāvas bumbas un jābļauj un jāčīks un tā tālāk. Bet, nu jā, es gribu šito Vīģiku uzfilmēt un uzreiz ielikt YouTube, lai aiziet. Stāsts ir tāds, es mēģināšu tā ātrāk izstāstīt, jo iepriekšreiz man tā pagari sanāca, bet es gribu, lai jūs zinat visu to stāstu. Vairākus gadus atpakaļ, kad mēs vēl dzīvojam Anglijā, čalis internetā uztaisīja labdarības akciju, atrada bērnu namu un pieteicās aizvest dāvanas uz Ziemassvētkiem tiem bērniem. Un, principā, prasīt, kas grib pieteikties, ja, nu, jo vienam tomēr viens nevar visam bariņam sapirkt dāvanas, tāpēc viņš piedāvāja, kas grib pieteikties, var pieteikties, viņš aizsūtīs sarakstu ar bērniem un kādas katram ir tās vēlmes vai vajadzības un tā tālāk. Un, principā, es pieteicos, ja, es izvēlējos 2 bērnus, kuriem es pieteicos, nu, būt pa Ziemassvētku krūķi. Un aizsūtīju māsai naudiņu, viņa nopirka tās dāvanas, iesaiņoja un principā aiziet tam čalim, un tad viņš uz ziemīšiem aizgāja uz to bērnu. Un, nu, tas baigi foršs pasākums bija, un es nezinu, es par to nekur nereklamēju, nevienam nestāstīju, nu, man tas arī nebija vajadzīgs, jo es vienkārši gribēju to izdarīt. Nu, vienkārši es to gribēju izdarīt. Es nezinu, un zinot to, ka tie bērni saņem tās dāvanas un vēr viņas vaļā, un tās prieks, un nezinu, pašam tā baigi feina sirdi bija, un nenormāli forša sajūta bija. Un tāpēc mēs ar sievu tajā laikā mēs nolēmāmies, norunājām, ka mēs kādreiz arī kaut ko tādu izdarīsim, tiklīdz mums būs tāda iespēja. Tad mēs pat nezinājām, ka mēs pārvāksimies uz Latviju, ja? Un par cik mēs esam Latvijā, un tad beidzot mums ir tā iespēja, ka mēs ar kaut ko tādu varētu izdarīt, un tā arī darījām. Tad es sāku tagad meklēt kaut kāds bērnu nams, un es jau par šito ierunājos vienā no saviem kaut kādiem pēdējiem kokudēju Vīģikiem. Es laikam braucu ar ērģiem, un tur laikam agrāk bija bērnams, un ko tur kaut ko ierunājos, un principā tā diezgan liela atsauksme bija no cilvēkiem saņēma, gan komentāros cilvēki teica, ka labprāt arī kaut kādā tādā pasākumā piedalītos, un arī privāti man cilvēki rakstīja, un arī no ārzemēm rakstīja, un ka būtu gatavi kaut kāda naudiņa aizsūtīt, lai atsūtu tur kontumu un tā tālāk. Un principā tā baigi feini bija, un tad tas bija tikai tādā domu stadijā, tādā ideju stadijā. Un tad tagad man mieru nebija, es visu laiku mēģināju atrast kādu vietu, kur mēs varētu aizbraukt un kaut ko tādu izdarīt. Un tad tad es meklēju kaut kāds bērnu namus, meklēju bērnu namus, kaut kāds baigi grūti bija kaut ko atrast vispār, bet kaut ko atradu, tur sakontaktējās, bet bija tā, ka, principā tur jau ir pāris organizācijas pieteikušās, apdāvināt bērnus un tā tālāk. Un tad, principā, beigās sanāk tā, ka, laikam diezgan daudz jau arī atbalsta tos bērnams un tā tālāk, tomēr zināmas organizācijas un tā tālāk. Un tāpēc es domāju, varbūt jāatrod ir kaut kāda, es 100% zinu, ka ir daudz cilvēku, kam ir vajadzīga palīdzība un kas cīnās par dzīvi, kaujās un kā māk, un kam neiet tik labi varbūt kā citiem. Un tad es atcerējos, kaut kur bija dzirdējis tāds Edijs Pipars, ka tur arī palīdz visākas pasākums un ko tur apdāvina un palīdz cilvēkiem. Un tad es domāju, jāuzraksta, varbūt ir kaut kāds variants, sakontaktējos, un tad tur ar viņa koordinatoriem tur tālāk sazinājos un atradu bariņu ar bērniem, kam varētu kaut kāds dāvanas sagādāt un uztaisīt to pārsteigumu. Un principā, man atsūtīja sarakstu ar bērniem, un tām vajadzībām un vēlmēm. Un ticiet man, tur nebija tur pēdējā iPhone, un kaut kāda tur 57, tur gribētos un tā tālāk. Tās vēlmes bija tāds niecīgas, un es uzreiz nedomāju, ka es pateicu, es piesakos apgādāt viņus ar tām Ziemassvētku dāvanām un uzņemties būt par Ziemassvētku krūķi viņiem. Un tāpēc, man ir principā saraksts ar bērniem, ir 2 ģimenes,
Un es pieteicos, ka mēs paši aizbrauksim un dzīvajā iedotās, nu, pārsteigt, jā, apsveikt uz ziemīšiem. Un man ir saraksts, laikam tur 10 bērni bija. Un, nu, tur cik katrs ir vecs, katram ir tās vēlmes un intereses un vajadzības un tā tālāk. Un, principā, tad, jā, tad vajadzētu sagādāt kaut kādas dāvanīgas un tad tieši pirms ziemīšiem aizbraukt un apsveikt. Un tas būtu tās nenormāli superīgs pasākums, kā saka, labais vairo labo. Un tāpēc, jā, es tagad arī, principā, kas ir ieinteresēts, nu, jebkurā gadījumā, ja arī neviens nepieteiksies šitam pasākumam, vienalga mēs, nu, es jau esmu pieteicies un mēs aizbrauksim un kaut kādas dāvanīgas sadomāsim un baigi gribās kaut ko tādu izdarīt. Bet, jā, ja kāds grib piedalīties visā šitajā, zin kā ir, es teikšu, kā ir, es teiksim tādās akcijās kaut kādās tur labdarības, tur lielās kaut kādos fondos, tur zinu, kur jāuzskaita ir nauda, ja, un tas tur ķip būs tam un šitam. Es kaut kā diezgan tā skeptiski uz visu to skatos, uz visādām tādām padarīšanām. Es labāk, nezinu, pa ceļam garām ejot kaut kādai tantiņai, ja tur cepurē iemetīšu naudiņu, ja zinot to, ka viņai, nu, tas tiešām būs viņai, un tas viņai tur būs aiziet, tur mājas, nopirkt un to un šo. Bet, ja kaut kam, zin, tur uzskaitīt, tur kur kaut kas varbūt kādam aizies, varbūt neaizies, vēlams viņu sazina, tāpēc jā, bet šeit būtu tā, ka jūs zinat mani un jūs redzat, un es to arī kaut ko pafilmēšu un pafočēšu varbūt arī tiem, kas gribēs un tie, kas piedalīsies, tiem pēc tam varbūt privāti aizsūtīšu bildes vai kādu video, ka tās dāvanīgas ir saņēmas un tādā ziņā zināt, ka tiešām tas būs, tas notiks un tās dāvanas tiks pie tiem cilvēkiem, tiem bērniem. Un jā, bet nu, tur lasot visu to sārakstu un pat nezinu, pat acis slapjas palika, ja, rakstot tās, nu, lasot tās vēlmes un kā, pa ko tie bērni būtu priecīgi. Tā kā jā, nu, es domāju, ka tas būtu baigi superīgs pasākums. Un tāpēc jā, man ir tas saraksts, un ja kāds grib piedalīties, pieteikties, varbūt rakst man privāti, es aizsūtīšu visu to sarakstu, un, teiksim, tu varēsi tāpat kā toreiz, ja, darīt. Izvēlēties, nu, teiksim, vienu bērnu, ja, kuram tu gribētu sagādāt tur kaut kādu to dāvanīju nopirkt un tad pēc tam atsūtīt man vai, nu, tur uz kaut kādu pakomātu vai kā. Un arī, principā, es sākumā domāju, nu, tā kā naudu nepieņemt, bet es zinu, ka, nu, teiksim, no ārzemēm, ja būs cilvēki, kas gribēs piedalīties, nu, kam tomēr ērtāk būtu vienkārši pārskaidīt piķīt, ja, un tad es pats to dāvanu sagādāšu. Tā kā arī tam es esmu, man pašam nevajag nevienu kapēku, viss tiks noorganizēts un sapirkts dāvanīgs, un es pēc tam, protams, arī kaut kādā veidā mēģināšu to kaut kā parādīt jums, ja, to visu to pasākumu. Varbūt, nu, protams, ja cilvēki negribēs vai kā, un es jau tur neiešu, nebāzīšu kameru sejā, bet pa lielam, jā, nu, lai jūs arī redzat, ka tomēr, kā tas viss pasākums notikās. Sanāca mierīgi uzfilmēt to video. Šitie divi zēļi arī grib nenormāli kaut ko spaidīt un kaut ko rakstīt, ja, un kaut ko filmēt. Un starp citu šitais zēlis rīt ies uz bērndārzu, iedomājies? Šitais te mazais zēlis laidīs pirmo dienu uz bērndārzu rītā. Un šitam zēlim vakar bija dzīmeni. Cik tev palika gadi? 4 gadi. Tā kā laiks lido, zēļi aug. No? Zēli, kur tu aizbēji? Zēli. Un šitais zēlis visu laiku ir jāķers, jo viņš lien augšā pa trepēm, lien augšā un lejā pa trepēm. Bet, nu labi, ar to es domāju, arī šitais viģiks būs jāpabeidz. Tas arī viss, ko es gribēju izstāstīt, tā kā, jā, ja kādam interesē, liekas interesanti, man šitā doma un šitais pasākums, tad dodat ziņu, aizsūtīšu sarakstīņu, izdomāsim, sarunāsim, sarakstīsim tā, lai katram bērnam sanāk tās dāvanas sapirkt un kaut kā tā, labi, viss pagaidām, čau!